Sveikas! Šodien mēs sākam jaunu 40 dienu ciklu, kas saucas atmošanās. Un šis cikls ir domāts sievietēm, kuras ir gatavas no savas kūniņas situācijas transformēties par taureni. Šīs 40 dienas ir domātas īstām patiesības meklētājām, kuras grib iepazīt sevi un arī radīt izmaiņas savā dzīvē un pasaulē. Un kā tas notiks? Katru dienu es iedošu uzdevumus, kurus izpildīt, būs PDF, ko jūs varat izprintēt un izpildīt, vai arī tāpat sev atbildēt, jo, lai mēs varētu kaut ko mainīt, ir jābūt šim pirmajam solim atmodai. Un par to ir šīs 40 dienas. Kas ir atmoda? Tas ir process, kad notiek mums iekšējas izmaiņas, kad mēs sākam ieraudzīt, kas īstenībā ir realitāte. Tas sāk izmainīt mūsu uztveri par to, kas mēs esam, kas ir mūsu spēks. Es jau kādam no jums aizsūtīju arī ēpastu, kurā es jums pastāstīju par Oza pilsētas burvi, ka šī te metafora, jeb šis te stāsts ir lielisks stāsts par to, kā šī meitene Dorotija meklē iespēju nokļūt atpakaļ mājās, un filmas beigās bija šis te atklājums, kad labā ragana teica, bet tev jau tas spēks bija vienmēr tevī atgriezties. Un tad šis putnu biedēklis teica raganai, bet kāpēc tu to uzreiz viņai nepateici? Un ragana teica, ka viņa man nebūtu ticējusi. Un jā, tā kā šis laiks, šīs 40 dienas domātas ir, lai mēs varētu noticēt tam savam spēkam, lai mēs varētu ieraudzīt savu spēku un to potenciālu. Tas nozīmē arī pārprogrammēt mūsu domāšanu, jo šīs ir garīgās prakses. Tas ir ieiet sevi, meklēt atbildes sevi. Par to ir arī mūsu darbs ar attēliem, ar šo te journaling. Visus attēlus atspoguļot, lai mēs varam ieraudzīt, kas notiek mūsu galvā, kā izskatās mūsos iekšā attēlu formā, krāsu formā. Lai mēs varētu kaut ko mainīt, mums ir jāredz, kas mums tur iekšā un arī, kas mūsos sāk rasties iekšā. Un ļoti bieži garīgais darbs ir pretējs mācību darbam. Mācību darbā mēs iemācāmies informāciju, bet garīgajā darbā mēs ļaujam iet idejām vai domām vai noticējumiem vai pārliecībām, kas mūsos ir nostiprinājušies. Un pamazām šādā veidā mēs atklājam patiesību. Mūsu dzīvēs viss pastāv, lai mēs nokļūtu līdz šim brīdim, jo tikai atmošanās brīdī mēs izlemjam kaut ko. Es zinu, es esmu daudz runājusi par tādu lietu kā sinhronitāte. Angliski ir vēl tāds vārds serendipity, bet ir vēl tāds vārds semblānī. Kas ir sinhronitāte vai šī serendipity? Tas ir kādi neizskaidrojami spēki. Kaut kur mūs virza. Un rodas nejaušības un kaut kādas likumsakarības. Kaut kur mēs satiekam kaut ko vai kaut kas mums ienāk prātā. To varētu teikt, ka tā ir sinhronitāte, bet ir arī tāda lieta kā zemplānija,
kura varbūt nav tik plaši nodefinēta, bet tas varētu būt, teiksim tādas negatīvas vai nejaušības, kas ir negatīvas, neveiksmes, ko mēs sakam, tādas nelaimīgas lietas vai kaut kas tam līdzīgs, bet principā, ka tas pieder pie tā paša dizaina. Korelācijas likums, jeb savstarpējo likumsakarību, teiksim tā, likums nosaka, ka visums mums atspoguļo atpakaļ tieši to, ko mēs izstarojam. Un ko mēs izstarojam, tās ir mūsu pārliecības, mūsu noticējumi, mūsu domas, sajūtas un rīcība. Gan viens, gan otrs, gan serendipity, gan arī semblānija, viņas ir tādā likumsakarīgā, var teikt, tas mūsu dzīvē nenotiek haoss nekāds, bet šīs te arī grūtās situācijas, arī tās negatīvās situācijas un gadījumi arī ir domāti, lai mūs dabūtu uz priekšu. Tas, ka mums notiek apzinātība, ka mēs sākam apzināties, kuras domas un kuri noticējumi mūs attur no tā, lai mēs piedzīvotu savas dzīves pilnu potenciālu. Un kad mēs sākam sajust, kurā brīdī mēs esam saskaņā ar savu iekšējo būtību, tas noved līdz tam, kas saucas atmošanās. Tā kā tās situācijas, jebkuras situācijas dzīvē, ko mēs piedzīvojam, viņas ir, lai mums atgādinātu, ka mums ir šis izaugsmes ceļš, un ka mēs varam atmosties un būt sava vislabākā versija. Jo mūsu zemapziņa strādā 24/7 un mūs vada gan dienā, gan naktī, lai sniegtu jums atbildes. Citreiz mēs nomodā neesam atvērti atbildēm, un mēs redzam atbildes vai nu sapnī, vai pusnomodā, kaut kādā veidā tā atbilde mums atnāk. Jautājums ir, vai tu esi gatava ieraudzīt savas dzīves situācijas no cita redzes viedokļa, kā principā viss mūsu dzīvē ir atspoguļojums atpakaļ tam, ko mēs esam domājušas, vēlējušās, darījušas, kas ir mūsos pašās iekšā, ieskaitot arī tās zemplānijas situācijas. Vienkārši padomā tagad par savu dzīvi, arī ko tu uzskati kā negatīvu, un pamēģini atrast iespēju paskatīties uz šiem apstākļiem kā svētību, ka tie ir domāti vai bija domāti, lai tu atmostos. Piemēram, tu domā varbūt par brīdi, kad tev pazuda darbs. Varbūt tajā laikā tu domāji, ka tā ir ļoti nelaimīga situācija, bet, kad tu paskaties atpakaļ, tu vari redzēt, ka šī situācija tevi ielika jaunos apstākļos, kuri ir daudz labāki par tiem nekā pirms tam. Tas var būt grūti ieraudzīt kaut ko pozitīvu sāpīgās un grūtās pieredzēs. Bet, ja tu fokusējies, tad tu ieraugi, ka katra viena šāda veida pieredze radīja kaut ko tavā dzīvē. Viņa tevi veidoja. Tas ir iedomājies tā kā, arī kā Bībelē ir teikts, ka Dievs ka viņš ir tā kā tas poters, meklē latviski to vārdu, keramiķis, kurš māla piku veido un taisa formu no viņa un rullē un tā kā,
kad notiek šīs te veidošanas moments un vadības uz kaut ko, lai tas nav vienkārši bezmērķīgi, bez jēgas, bezjēdzīgi. Bet katrs viens tas ieformējums, katrs viens iespiedums tai traukā, viņam ir jēga un nozīme. Un varbūt dotajā brīdī esi kaut kādā grūtā situācijā, un tu vari uzdot jautājumu, kā tas, kad es pazaudēju darbu, vai arī kā tas, ka es esmu cietusi no salauztām attiecībām, kā gan tas var būt vislabākā lieta, kas man ir notikusi, kā gan es to būtu pati radījusi. Un tas ir tas arī, ko es ceru šo 40 dienu laikā, šis uzskats mainīsies tev. Tikko tu atver savu sirdī ar pateicību un kad tu sāc atzīt, ka tās sāpīgās situācijas ir stimuls un dzinējspēks, lai notiktu atmoda, tikko tu sāc apzināties, tad tu atradīsi iespēju, lai paplašinātu savu uztveri, savu pasauli. Un, ja tu tici, ka Dievs vai visums, atkarībā kam nu tu tici, ka visas lietas vērš uz labu, vai arī visas lietas tiek izstrādātas uz labu, precīzāk tā ir Bībelē teikts, tad tu sāc novērot, cik tas ir brīnišķīgi, ka šādu notikumu rezultātā tu esi kļuvusi lielāka. Tev ir lielāks potenciāls attīstījies. Un mēs arī zinām, ka ir tādi eksperimenti izdarīti, kad tika novērota gaismas partikulas, molekula, var kā latviski partikula. Un tas bija ļoti interesanti, kā viņa uzvedās vai rīkojās šī enerģija. Atkarībā no tā, ko cilvēks, kurš skatījās uz to, darīja, vai nu viņa haotiski, pa to telpu, kur viņa bija, kustējās, vai nu viņa viļņojās, vai kas tur notika ar viņu. Viss bija atkarīgs no tā, ko šis novērotājs ar to, ko viņš novēroja. Teiksim tā, ko mēs domājam, kas notiek, tas arī notiek. Tā ļoti interesanti tas ir. Par to es ļoti daudz neaizņemšu laiku, jo es vēl gribu uztaisīt tādu īsu meditāciju, pirms jūs aizpildat šos PDF tos uzdevumus. Citiem vārdiem es gribēju vienkārši to, lai jūs, var teikt, iedot jums tēmu padomāt par to, kā mēs novērojam savu dzīvi, kā mēs redzam savu dzīvi, kā tas maina mūsu dzīvi, jo mums dzīvē visiem cilvēkiem ir vienāds potens. Visiem ir vienāds potens, visiem ir visādas iespējas, bet mēs esam dažādos ierobežotos apstākļos ieguvuši ierobežotus noticējumus, ja pārliecības. Un ja mēs pieliekam turklāt savu ticību, ka tā tas ir un tā ir patiesība, tad kas notiek ar to, ka kā mēs redzam savu dzīvi? Mēs redzam to, ko mēs redzam, mēs piedzīvojam to, ko mēs redzam. Un tāpat kā arī Bībelē ir šis te gadījums, kad šī tauta, viņi nenokļuva apsolītajā zemē. Tur tieši tā ir rakstīts dēļ tā, kā viņi paši redzēja sevi savās acīs. Viņu zaudējums radās no tā, kā viņi paši sevi redzēja. Mūsu zaudējums ir no tā, kā mēs redzam savas iespējas, vai pareizāk sakot, neiespējas. Bet es ceru, ka pēc šīm 40 dienām vai ātrāk jūs sāksiet ieraudzīt, ka jūsu rokās, kā es teicu arī šajā Uzpilsētas burvī, ka tavās rokās vienmēr ir bijis spēks, tu vienmēr esi neierobežots potenciāls. Un
tāpēc arī tagad sāksim apsēsties, ieņemiet ērtu pozīciju. Sāksim ar lūkšanu, vienkārši aizveriet savas acis un zinot šī mirkļa spēku, zinot to, ka mūsos potenciāls tiek atraisīts tad, kad mēs izvēlamies kaut kam ticēt, ka mūsu dzīvē spēks tiek atraisīts caur ticību. Un ticību mēs varam atraisīt caur izvēli, caur to, ka mēs izvēlamies ticēt. Tas ir mūsu lēmums, mūsu izvēle. Un katrs mirklis dzīvē, šis esošais mirklis, arī ir iespēja atcerēties, kas tu patiesībā esi. Un sākot šo pirmo dienu, sāksim ar domu, ka priekš tevis ir šis labais spēks visumā. Atkarībā no tā, kam tu tici, visumam vai Dievam, Dievs ir teicis, ka viņš ir par tevi, nevis pret tevi. Izjūtu to sajūtu, kā tas ir, kā ir kaut kas labs priekš tevis šeit. Izskatoties to, kā to sauc Dievs vai visums, bet tam nav ļauns mēģis tevi nogalināt, bet tevi attīstīt. Un tu vari lietot šo spēku, jo tu esi šis spēks. Un tu vari izlemt, kā tu gribi radīt savu dzīvi. Bet vispirms atmosties un paskaties, ko tu jau esi radījusi savā dzīvē. Tāpēc šīs būs dievišķuma piepildītas dienas, kurās ieraudzīs, ka viss labais, ļaunais, grūtais, sarežģītais, priecīgais, bēdīgais, jebkura lieta, viņa Dieva rokās tiek izmantota. Jebkura lieta tiek izmantota uz labu, un viņa, mēs nemēģinām tagad izskaidrot, kāpēc tas bija, un tam līdzīgi, ja mēs nenodarbojamies un nenodarbosimies, neļaujiet iet tur savām domām, kāpēc tā notika un tam līdzīgi, bet skatīsimies no tās puses uz šīm lietām, ka viņas ir iespējams izmantot uz labu. Jebkura lieta, ka nekas nenotika tāpat vien. Sāc skatīties uz to, ka tu esi daļa no no tā, ka tas tev bija nepieciešams, ka tas radīja tev par to, kas tu esi, lai tu attīstītu savu potenciālu. Florence Šīna teica, dzīves spēle ir kā bumerangs. Mūsu domas, darbi, vārdi atgriežas pie mums agrāk vai vēlāk ar pārsteidzošu precizitāti. Tev ir spēks, pa īstam liels spēks vienmēr bijis, un šo spēku vienmēr ir noteikušas tavas pārliecības vai noticējumi. Un tāpēc, tad, kad tu izvēlies atmosties, tad caur atmošanos mēs ieraugam, kā šie noticējumi un pārliecības ir spēlējuši daļu no tā, kā mēs piedzīvojam savu dzīvi. Un tā ir tā lielā atslēga visam. Un tā es tevi uzaicinu šodien iet cauri šiem jautājumiem un uzdot sev jautājumu, cik ļoti tu esi nodevusies. Angliski tas vārdiņš committed, latviski pat nav tāds vārds, bet tas committed nozīmē, tas ir tā kā, kad tu pasaki, tad ir jā un āmen. Mans jā ir jā un nē ir nē.
Nevis šodien es esmu sev nodevusies un rītdien nē. Kad ir labi, tad esmu, kad ir slikti nē, vai otrādā, kad ir slikti, tad es lūdzu, kad ir labi, tad es aizmirstu. Un kad atkal slikti, tad atkal kaut ko gribu darīt. Bet neskatoties uz labo, uz slikto, uz grūto, uz jauko, uz interesantiem mirkļiem, un tev nav laika, jo tāpēc, kad viss kaut kas interesants, mutuļojošs notiek, un tad tu atkal atopies uz zemes, un lai nenotiktu tā no 0 līdz 10, cik ļoti tu esi nodevusies tam, lai radītu savu dzīvi. No 0 līdz 10, cik stipri tu tici, ka tev ir spēks radīt savu realitāti. No 0 līdz 10, cik stipri tu tici, ka tu radi savu finansiālo situāciju. Cik stipri tu tici, ka tu esi tā, kas rada savas attiecības. Cik daudz un stipri tu tici, ka tu esi tā, kas rada savu veselības stāvokli. Vienkārši paņem laiku, vizualizē. Es nedomāju vizualizēšanu, kaut kādas afirmācijas iztēloties, bet vizualizēt vienkārši apskati, teiksim, tas varētu teikt pareizi, apskaties apkārt un padomā, atver savas acis, savas gara acis un atklāj, cik daudz spēka un cik daudz tu pati esi radījis to, kas tavā dzīvē ir tagad. Ieraugi, ka tavās rokās bija spēks visu laiku. Arī pieraksti visas skaistās lietas, kuras tu esi radījis savā dzīvē, un ka tu šodien skaidri apzinies, vai tu esi 100% nodevusies savai dzīvei, sev, lai tu atmostos, lai tu būtu savā dzīvē nomodā. Vai tu esi izlēmusi atmosties patiesībai par to, kas tu īsnībā esi šis milzīgi lielais, tīrais potenciāls, kas var radīt tādu dzīvi, kādu tu mīli. Izvēle ir tavās rokās. Un domā arī ne tikai par sevi kā par individuālu būtni, bet mēs esam garīgi vienotas ar šo, kā nu kurš sauc to par lauku, par zemapziņu, kolektīvo zemapziņu, par Dievu, par kaut kāda tikai vārdi nav, vienalga, tam nav ļoti liels būtisks nozīmes, bet mēs esam vienotas, mēs esam kā viens, mēs esam visi kopā, un tu neatrodies viena bez palīdzības, tev ir iespējams šis savienojums, kas tev ir nepieciešams. Un jā, šodien padomā par šīm lietām, izlem, novērtē, pārdomā, kam tu tici, un lai tev ir brīnišķīga un dievišķa diena šodien.